Gribēju pateikt, ka es gribu ar jaunu pieeju sākt ministra kabineta sēžu un darba kārtības vadīšanu. Kā redzat, nenormāli ātri piepildās viss kalendārs. Premjeram tas ir izaicinājums rast vispār brīvu laiku, vadīt vai likt dienas kārtību, kas būtu mainīt lietu kārtību. Diemžēl mums ministra kabinetā nāk vienkārši gūzma ar mēsliem, jautājumiem, kam nebūtu jābūt ministra kabineta līmeņa. Piemēram, tur muzeja biļešu cenu apstiprināšana, tur lopu apsaklašanas noteikumi, visādas lietas, kam vienkārši nav jābūt ministra kabineta līmenī, kur atbildībai būtu jābūt ministrijas līmenī, ministrijas departamenta līmenī, bet šī atbildība ir uzlikta augšā uz ministra kabinetu un vienkārši piesārņo ministra kabineta darba kārtību ikdienu. Tāpēc praktiski otrdienas ir norakstīts ar entajiem jautājumiem, kam vienkārši ir maza nozīme, bet prasa atbildību, jo likumā tā ir ierakstīts. Mēs to ātri neizmainīsim 4 mēnešos, tas ir skaidrs, tas ir jāmaina, pie tā strādāsim, bet ir kā ir. Tāpēc ir jauna kārtība, kur mums jāsaprot, ka mums ir izrēķinot, mums ir 88 darba dienas tikai šī valdībai, ko strādāt. Ļoti elementāri 20 jūnijā, 23 jūlijā, 21 augustā, septembrī 22 un oktobrī tikai 2. Tad regulārās sēdes mums sanāk tikai 17 gabals. Ja kāda man ir komandējumā un izkrīt, tad vēl mazāk. Un vēl ir 4 par birokrātijas samazināšanas sēdes, vēl komitejas sēdes, tehniskās sēdes. Standarta sēdes 17 ir nepietiekams, lai mēs izpildītu to darbu kārtību, tāpēc esmu jau pateicis ministra kabinetam, ka mēs organizēsim minimums 2 līdz pat 3 sēdes nedēļā. Piektdienā tā būs jābūt strateģiskās sēdes, piektdienas rītā, kur mēs lemsim politiskos jautājumus, tos, kas ir mūsu deklarācijā, kā sokās ar šiem darbiem. Tāpēc kārtība būs elementāra. Pirmais punkts, kā tikai ministra kabinetā nāks aizstāvēt savus lēmumus un priekšlikumus, nekādi ierēģi, nekādi valsts sekretāri. Ja gadījumā ir nepieciešams kāds komentārs ar ekspertīzi, viņi var piekomentēt, bet ministram katram ir jābūt spējīgam aizstāvēt. Otrs, ministrs nes politisko atbildību un kvalitatīvi sagatavotiem dokumentiem. Nekāds tur nekvalitīvs pasākums ministra kabineta pie tik maz sēdēm mums nav laika tam, tāpēc tam jābūt jau sākumā kārtībai. Nekādas steidzamības pēdējā minūtē, tas, kas ir ierasts, nekāds nebūs. Steidzamība ir tikai ārkārtas gadījumos, kad tiešām tam ir pamatojums, savādāk nekādu steidzamību mēs neliekam pēdējā mirklī ieliktas lietas. Un pēdējā brīža jautājums arī mēs šādu praksi neturpināsim, kā kārtības rullī ir rakstīts parastajā noteikuma kārtībā, kādam tas ir jābūt. Tad ministriem jābūt klātienē. Nekāda attālināta. Attālināta tikai tad, kad objektīvi ir komandējumā vai kāds cits īpašs notikums, bet tā klātienē. Un ministra kabineta sēdes otrdienās, piekdienās ir ārkārtas sēdes un vēl ir iespējams ceturtdienās sēdes likt. Tad 18. jūnijā ir paredzēts, šobrīd paredzēts, ja sanāks, tad 18. jūnijas ministra kabinetā sēde, kurā mēs izskatīsim katra ministra 3 jautājumus. Kopā tie ir 42 jautājumi, tātad 42 uzdevumi, ko ir gatavi šī laikā izmērāmi, padarāmi šajās 88 atlikušajās dienās. Mēs par to vienosimies 18. jūnijā. 27. jūnijā mums ir izbraukums sēde uz Latgali, kur mēs risināsim Latgales reģiona problēmas un runāsim ar iedzīvotājiem un pašvaldībām. Obligāti katra mēneša 3. nedēļā mums ir jāsāk sēde ar to, ka valsts ieņēmuma dienests rāda, kādi ir mums tātad deklarētie nodokļi, un valsts kase mums rādītu, kādi ir mums ieņēmumi no nodokļiem. Un arī tad reiz mēnesī Centrālās statistikas biroja un Latvijas bankas atskaita par to, kā šobrīd iekasējās valsts nauda pret un kāda ir veselība no ekonomiskiem datiem, lai mums visu laiku ir skaidrība par to, turam roku uz pulsu, kas notiek ar finansēm, ar ekonomiku un ar uzņēmējdarbību valstī. Vēl kas mums obligāti ir jāatver budžeta dati. Es gribētu, ka šo budžeta dati ir pieejami visiem šiem budžeta datiem un finanšu ministrijas datiem jābūt pieejamiem mūsu tiešamiem partneriem, Latvijas darbdevēju konfederācija, Latvijas tirniecības rūpniecības kamerai, Ficiliem un citiem. Un viņiem būtu jāstrādā kopā ar valdību pie tā, kā uzlabot budžeta izdevumus un ieņēmumus.
Nu, un slēgtajās valsts valdības sēdēs es pateicu, ka nav visiem dokumentiem jāuzliek IP status, ierobežos pieejamības status. Tā mēs varam skatīties dokumentus, bet nekādi lieki šie ierobežos pieejamības. Skatāmies dokumentus, ja viņiem nesatur nekādu informāciju, kas nav publiskojama, tad vienkārši viņi ir jābūt publiskai. Nevar likt vienkārši IP status, tāpēc, ka tā sagribas. Nu, šie ir tie pamatprincipi, pie kā mēs šobrīd pieturēsimies. Tas ir tas, kā gribu sākt ministra kabineta darbu, efektīvi, ātri uz priekšu, bez šīm liekām emocijām, bez šīm liekiem šķeļošiem jautājumiem. Mums ir ļoti daudz tieši praktiski darbi, kas ir jāizvest. Tā kā šodien būs pirmā ministra kabineta sēde, sekojiet līdzi, došu ziņu, kā iet.